Es tikko paveicu kaut kādu daļu no prakses un ir 1:00. Un šajā brīdī nāk ļoti svarīga lieta no šīs visas produktivitātes un tā, lai man būtu enerģija vispār strādāt un es varētu fokusēties to, ir fastings. Un arī ne tikai fastings, es arī tagad uzsāku ēst, es mēģinu ēst vismazāk ogļhidrātus, tāpēc, ka tas vienkārši apmiglo man prātu un es īsti nevaru pastrādāt. Es jūtos tāds... Principā, es neēdu no rīta. Pirmkārt, tas aizņem laiku. Otrkārt, es jūtos, ka man jānopelna, kaut kādā veidā jānopelna ēst. Tas nav tā kā eating disorder vai kaut kas tamlīdzīgs, bet tas man palīdz vairāk strādāt uz to, ko es daru, ja es sākumā pastrādāšu un tad ēdīšu. Labi, ok? Bet tas man strādā. Un pēc tam es uzsāku ēst un tāpēc sūtētu kaut ko daļu, neēdu ridīgi daudz, tāpēc, ka es zinu, tā kā es varu ēst ridīgi daudz un tad es gribēšu vēl ēst, tur iet, es vienkārši uztaisu noteikti daudzumu un tad piesēžos, pastrādāju vēl un pēc tā, tad jau tā kā ir jau grūtāk pastrādāt. Tāpēc, ka ja tu tiešām strādā, kāds 4 stundas ir maksimums, ko tu dienā var tādu ritīgu darbu strādāt. Pēc tam tas jau aiziet tā uz filmēt videos, iet kaut kur, darīt kaut ko, atbildēt zēpestiem, kaut ko tam līdzīgi. Tas nav tāds darbs. Tā kā ejam uztaisīt olas, tāpēc, ka tur ir proteīns un tauki, ļoti labi tauki, kas tev ir vajadzīgi, lai hormonus veidot un visu to, un proteīns, come on, mēs ejam uz džimu, kačējam muskuļus, vajag proteīnu, jā. Un tur nav šie ogļhidrāti, kas man aptumšos prātu. Bet tā ir. Ja tu pamēģinās, tad tu sapratīsi. Un ja tu pamēģinās kaut vai tikai to fastu, tu redzēsi, ka tajā fasting windowā, kur tu neēd neko, tu tā kā varēsi pastrādāt vairāk, labāk pastrādāt. Jā, vienīgi runājot par balkošanu un šādu veidu ēšanu, lai labāk smadzenes strādāt, tas ir sarežģīti. Tas tiešām ir sarežģīti, tāpēc, ka vieglāk ir apēst vairāk kalorijas, ja tu biežāk ēd, bet šādā gadījumā es dabūnu savas kalorijas, es skaitu kalorijas, tā kā jā, tas ir sarežģītāk, ja tu mēģini 5–6 stundās dabūt visu kalorijas, bet man tas strādā pagaidām. Pagaidām strādā. Iesaku tev pamēģināt, ja tu vēlies vairāk fokusēties uz darbu, bet ja tev bulking un viss džims un tas ir prioritāte, tad es nezinu, diez vai tu vari pamēģināt tomēr. Ja uztaisi pareizi olu, viņa garšo vienkārši fantastiski. Pat neko nevajag klāt ielikt. Šis paprasīja daudz vairāk nekā es domāju, cik man paprasīs. Šito visu sarakstīt. Pagaidām ir 15:41, tā kā ejam uz džimu un visu sarakstīt. Tā kā priekš šīs prakses vēl ir 3. darbs, jā, bet tas vēlākam. Un tad vēl ir 1. praktiskais, kas ir, vēl jādara, jā. Bet es tagad eju uz džimu un tad redzēsim, kas tālāk. Treniņš pabeigts, pompu arī dabūju, zin kā, crazy. Šis treniņš tāds pailgs sanāca, bet bija interesanti ar čomiem vienkārši pabazarēt, pailgot. Es kā vienmēr no džima nepaņēmu kreklu. Bijām uz veikalu, nopirkām vēl olas. Šitās maksimāli ir pa 10 centiem gabalā. Crazy vienkārši. Ātri jāuztais ēst kaut kas. Nav īsti baigi daudz laika, bet vajag tad gaļu, tāpēc, ka man nav gaļas, jā. Rītdien vēl es palieku šeit, kaut gan man īsti uz skolu nav jāiet, man vienkārši jāappild tā praksi. Jā, man jāuztais ātri jāuzpārsas arī. Tā kā no Well Done var dabūt arī ķekavas vistiņas. Tos atklāt tīri, šogad, bet jā, tā kā. Man dabūt arī labas vistiņas no ķekavas, nevis kaut kādas igauņi, nezinu, no kurienes viņas tur tabletnes. Kaut gan es nezinu, tur tās labums vienkārši man garšo ķekavas vistiņas labāk. Šitā nevajadzēja darīt, bet no labi.
Vajadzēja sākumā uzsilīt pannu, ielikt tur sviestiņu apakš, nu, kaukvielas apakšā un tad. Pēc principa, tu, kurš runāja par to cukuru asinīs, glukozu un visu to, ka tas miglo prātu un tas tev, nu, tā kā reāli ātrāk tu noveco, nevajadzētu ēst, bet tas nenormāli man palīdz dabūt kalorijas, tā kā es domāju, ka tas treids, ko es daru, nēdot no rīta, kur es varu pasādāt vairāk, un tagad ēdot, un jā, ok, tur sūdīgāk šitā, sūdīgāk tā, un tas finansiālais stāvoklis, ko pagaidām es, man šis ir labākais, ko es izveidojis. Bet varbūt tā nav, tā kā aiziet komentārus, un es vēl paspiešu par šo. Protams, visiem šis fastings nestrādā, tāpēc, ka, nu, sievietēm varētu būt vairāk, tāpēc tur visi hormoni un tas tomēr dod tev lielu stresu uz tavu ķermeni, ja tu vēl pa virs tur aizplanši, taisi milzīgi daudz pirti un daudz sportu, un jā, varbūt tad tu varētu likties tāds, bļā, šis vispār nepalīdz nekam. Varbūt, jā. Tā kā jāskatās pašam un jāskatās, kā tu pats jūties. Tropiski, nē, tas ir greifruts, čīt kaut 90 centi. Kad ir laiks ēst, tikmēr man cepās arī gaļa, kas būs vēl ilgu laiku, tā kā es vienkārši izdomāju, vienkārši ēdīs un būs gatavs, tā kā paēdīs to, paēdīs otru un ies gulēt. Tā kā šodien tev padoms vienkārši mēģini tos ogļhidrātus, tos cukurus, visu pavilkt zemāk dienai un pašā sākumā pirmo ēdienu reizi ēst bez ogļhidrātiem, bez cukuru noteikti, tāpēc, ka cukurs ir domāts kā desert, tas ir pēc, lai viņš nespaiko tavu blood sugar, to cukuru tavās asinīs, un tad insulīns nomet viņu zemē, un tad tev atkal gribās ēst, un tad tu vienkārši tādā rollercoasterī, tā kā amerikāņu kalniņos vienkārši esi. Un visu laiku ēst, jā. Un tu nevari normāli padzīvot dzīvi, jā. Un papildus tam, kur es visvairāk fokusēju uz to, ir tas, ka man prāts vienkārši nestrādā, ja es uzēdu šitādu, un tad, jā, pat es neēdot tik daudz, tāpadām būs sūdīgi. Tā kā mēģini dabūt pirmo to maltīti, ko es arī iesaku nenormāli daudz dakterīšu, kur zina par insulīnu un visu to, ka vajag pirmo maltīti dabūt ar taukiem un proteīnu. Un tas vienkārši aizies nākamā diena aizies normāli pēc tam. Tad pēc tam, jā, ja tu gribi baigi kaut ko salt, tad pēc pusdienām, pēc vakariņām dabūni kaut ko salt. Un jā, iesaku pamēģināt šo intermittent fast. Ja tev tas strādā, es domāju, ka tā ir super laba lieta. Es to daru. Man tas strādā, man ir labāk. Es pat neatceros par to. Tā kā man vienkārši tas ēdiens no rīta nav tajā sarakstā. Man nav īsti tam laika, tāpēc, ka es vienkārši strādāju. Tā kā tas ir mans haks priekš augstāks produktivitātes, priekš efektīvāka darba un zemāk šīs pretestības, šīs rezistences, kas mums pret šo radošo darbu, jebkādu darbu sit pretī. Tā kā tas ir viss par šī video. Ja tu vēlējies, lai es tev palīdzu uzbūvēt muskuļu masu, sačinīt savā dzīvē šo ceļu uz lielākiem muskuļiem, tā kā balku, katu, vienalga, kas tev ir par problēmu šajā brīdī, es tev varu palīdzēt, es jau to daru mežonīgi ilgi, nu, nav mežonīgi 2,5 gadi, un es esmu palīdzējis citiem, tā kā, ja tu vēlies, noteikti aiziet pirmies links aprakstā, piesakies 1-1 coachingam, un 2-3 links ir Latviešu izaugsmes cilts, kur Discordā es taisu katru svētdienu 8 no rīta šo grupas videozonu, kur mēs stāstam savus mērķus, dodam citiem padomus un veidojam šo pats galvenais, šo atbildības sajūtu. Tā kā tas ir viss. Nospied to īkšķi gaisā, nospied to sarkano pociņu, aizsūti savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai.